svarīgi saprast, ka tad, kad bērns ir satraukts, bērns vai jaunietis, mēs zinām, ka noteikti nevajadzētu kliegt uz skolēniem. Bet ko tad darīt? Ja sevišķi jūs izvedat no pacietības un tas rada jūsos stresu, ko īsti darīt? Pirmkārt, runāt lēnāk, runāt klusāk, nosvērtāk, mierīgāk, nekā jums gribētos, nekā jūs pieraduši to darīt. Jo tieši balss tonis ir kā signāls skolēniem, ka situācija ir droša. Atkal, ka jūs situāciju kontrolējat. Ja jūs pacējat balsi, ja jūs sākat kliegt, ja jūsu balss uzskrien augšā, tad rezultātā rodas iespējas, ka jūs situāciju nekontrolējat. Un kas notiek? Skolēni jums neusticās. Tas tikai pastiprina neusticēšanos. Otra lieta ir svarīgi strādāt pie sava acu kontakta. Acu līmenim ir jābūt vienādam ar skolēnu. Un tāpēc, ja jūs strādājat ar mazākiem bērniem, varbūt pat ir jānoliecās vai jāapsēžās, lai nestāvētu pāri bērnam un neskatītos no augšas. Šāda poza samazina saspringumu un ļauj bērnam justies dzirdētam. Un tad, kā es iepriekš stāstīju, bet piedāvāšu mums vēl izvērstāku skatījumu uz to, ir vērts arī ieviest tādas kā īsas, skaidras frāzes. Nav jēga stresa situācijās pat sniegt tādus garus mierinājumu vārdus, izplūst komentārus. Bet tādos brīžos efektīvāk ir vienkārši un konkrēti pateikt. Es redzu, ka tu esi satraukts. Mēs to atrisināsim. Konkrēta īsa frāze, kas stiprina drošības izjūtu un bērnos veicina uzticēšanos jums, kas, protams, ir labu kvalitatīvu attiecību fundaments. Ja jums ir jānomierina visa klase, tad varbūt ar frāzi nepietiks, noderēs pat vesels, tā teikt, rituāls. Tā var būt, piemēram, kopīga ielpa, izelpa, kāds vienkārši elpošanas vingrinājums. Par elpošanas vingrinājumiem jūs arī uzzināsiet mācību platformā Teach Inspire. Daudzveidīgus paņēmienus mēs mācām, un jūs pat varat tos arī praktizēt un rekomendēt saviem skolēniem. Bet tā varbūt arī kāda neliela kustību, rotaļa, piemēram, jā? Vai vienkārši rokas pacelšana klusuma zīmē. Jā? Tad spēle ir tāda. Skolotājs pacēla roku, un visi, kas redz šo roku, viņiem ir uzdevums arī tajā brīdī pacelt roku. Un tā klase visi pacēla rokas un nomierinās. Un tad turpina sarunu. Protams, lai šie paņēmieni būtu efektīvi, vispirms ir jāveido kvalitatīvas attiecības, un kā mēs tikko noskaidrojām, uzticēšanās ir jāveicina. Tas ir pamats kvalitīvām attiecībām. Un tad var izmantot šādus rituālus. Svarīgi, lai šis signāls vienmēr būtu vienāds, lai skolēniem izstrādātos paradoks, lai viņi pie tā pierastu. Un, protams, ka ir būtiski, lai katrs skolēns arī saprastu, kas un kā tieši ir jādara. Kad klase ir saspringta, nav jēgas runāt ar gariem, izplūst garos paskaidrojumos, kas ir tipiska lieta, ko mēs bieži darām. Ja? Tas ir neefektīvi. Tā vietā atcerēsimies, dosim vienu skaidru norādi, piemēram, tagad visi atveram grāmatu. Un turklāt ievērojiet, ka tagad formā, ja? Nevis tagad atvērsim grāmatu, bet tagad atveram grāmatu, jo tas arī pieslēdz iztēli, un tas, ka process tiek vizualizēts, tas tikai pastiprina motivāciju. Vai arī visi tagad klusumā ieklausāmies klusumā, ja? Precīzāk sakot. Konkrēta darbība novirza uzmanību un rezultātā samazina hausu. Lai saglabātu pozitīvu mācību vidi, ir svarīgi ieviest mācību stundu praksē tādus kā mierīgos brīžus, mierīgos mirkļus. Piemēram, 30 sekundžu, ļoti īsa brīža klusuma pauzes. Tas var būt arī īss atbalsta, uzmundrinājuma, iedrošinājuma teikums.
vai varbūt varat atskaņot kādu nomierinošu mūziku, kamēr skolēni pilda kādu uzdevumu patstāvīgi. Un tas ne tikai nomierina klasi, bet arī parāda, ka skola nav biedējoša, bet tā ir droša vide. Fokus ir uz to, lai tā būtu mierīga vide, kas ir sevišķi būtiski, piemēram, ja jūs papētītu Marijas Montesori pedagoģiskās prakses. Jā, tas ir viens no galvenajiem atslēgas elementiem - droša, stabila, mierīga, sakārtota, labi organizēta vide, kas samazina, un tas ir zinātniski pierādīts, stresa līmeni un tādējādi palīdz uzlabot attiecības. Atcerēsimies, jūsu nosvērtība ir visspēcīgākais instruments pār jebkuru metodu, ko es jums varētu piedāvāt. Tāpēc ir svarīgi strādāt pie sevis psiholoģiski un mācīties trenēties. Tas ir ikdienas uzdevums, tā ir rutīna. Trenēties, kā saglabāt mieru, saglabāt sevī pārliecību. Un tāpēc ir veltīta Teaching Inspire mācību platforma, lai jūs iedvesmotu un lai jūs gūtu arī pārliecību tādā veidā pār sevi kā pedagogu, kā izglītības darbinieki. Ja mēs paliekam mierīgi, tad arī bērni pakāpeniski pielāgosies jūsu ritmam. It sevišķi, ja jūs būsiet nostiprinājuši attiecības un bērni uz jums skatīsies kā uz autoritāti. Te ir ļoti būtiski saprast, ka autoritātes pamatā nav iebaidīšana, bet cieņa. Un atcerēsimies, ka tas notiek pakāpeniski. Mēs bieži gribam, lai viss notiktu uzreiz, un esam apmierināti, ja viss nenotiek uzreiz. Tās ir pilnīgākās muļķības, kuras ir vērts izmest no prāta, ka viss notiek uzreiz. Pilnīgi pretēji. Mēs varam panākt tikai pakāpeniskas izmaiņas, bet tieši tās arī mums ir jāpanāk. Un tagad mēs mācāmies, kā to prasmīgi darīt. Nepelnīti apvainojumi, dzēlīgi pārmetumi sāp mums visiem. Un tāpēc svarīgākais ir nekrist panikā, es pat teiktu, un nedodēt uzreiz. Apstāsimies, ieelposim, jausimies īsam klusuma brīdim, jo tieši šis brīdis pasargās jūs no pārsteidzīgas reakcijas. Atbildot uz kaut kādiem pārmetumiem, provocējušiem jautājumiem, tā tālāk, izmantosim īsas, nosvērtas, konkrētas, mierīgas frāzes. Piemēram, došu jums vēl vienu piemēru, tad es dzirdu, ko tu man saki. Ja? Tas rada sajūtu, ka mani uzklausa, ja, kā skolēni, jūs man kā skolotāji šādu frāzi pasakiet. Vai, piemēram, jūs varat pateikt paldies, turpmāk zināšu, ja, vai pieņemu informācijai, kas, protams, skan daudz lietas šāk, bet kāpēc gan ne? Jūs to varat izmantot arī tad, ja jūs komunicējat ar kolēģiem vai ar darba devēju. Tās nav piekāpšanās frāzes, bet tās ir nepieciešamas, lai jūs noturētu robežas bez strīda izprovocēšanas, bez stresa turpmākas pastiprināšanas. Ir gadījumi, kad mēs jūtam, ka mūsos pieaug dusmas. Un tad viens no paņēmieniem, kurus var arī ieteikt, bet, protams, arī tas prasīs zinām laiku, kad jūs paņemat lapu, vislabāk tur ir uz lapas, bet, protams, var būt dažādas alternatīvas, un pierakstiet konkrēti notikušo, kas jūsos ir izraisījis šīs dusmas. Šī darbība ļaus jums izlikt emocijas ārpus savas galvas un nesarunāt to, ko jūs pēc tam nožēlotu. Tad nekrājiet šīs negācijas, šīs negatīvās emocijas sevī. Iemācieties tā vietā izlikt tās ārēji. Tāpēc, piemēram, ļoti ieteicami psihologi iesaka, tas varbūt nestrādāt jums, ja es to kā piemēru saku, bet, piemēram, savas dusmas izklapēt, izlikt spilvenā, ja? Vai kā boksā, boksa maisā. Tad izlikt fiziski ārā no sevis. Nav jums boksamais tuvumā. Viss kārtībā, jā. Lai nesavainotu sevi, nesatīsiet, nezinu, pa sienu vai pa krēslu, jā. Paņemiet papīra lapu. Izlieciet savas emocijas, savas sajūtas, dusmas, ielieciet tās uz
lapas neturiet sevī iekšā. Un attiecībās ar kolēģiem izmantojiet principu, neņemsim visu tik personīgi. Tā pašā laikā, protams, izmantojot šo principu, vadoties pēc tā, domāsim arī par to, lai neaizvainotu kādu personīgi. Tā skaitā neaizvainotu sevi personīgi, ja, ar tādiem pārmetumiem. Bieži vien otra cilvēka asums, tad asa reakcija. Nāk, ziniet no kā? Nāk no tā, ka mēs esam pārguruši. Nevis no jūsu rīcības, bet no otra cilvēka frustrācijas. No tā, ka šie cilvēki ir pārguruši, noguruši, pārstresojušies, nejūtās droši, nejūtās tā, ka var jums uzticēties un tā tālāk. Par visu to mēs jau iepriekš esam ieskicējuši. Tas viss ir pamatā tam, ka pēc cilvēkā tiek izraisīta frustrācija, kā tas saucās psiholoģijā, ja? Un rezultātā bieži vien ir šī dzēlīgā nepienātā rīcība. Ja? Bet tas nav domāts kā uzbrukums tiešā veidā tieši jums. Ja vajag reaģēt, citreiz ir vērts to darīt vēlāk, kad jūs esat mierīgi, nosvērti. Ir sevišķi, jūs to nevarat izdarīt uzreiz. Nu, piemēram, parunāsim par to rīt. Nobīdiet vēlāk, iedodiet laiku mieram, klusumam, pārdomām, atjaunotnei. Parunāsim par to rīt, kad būsim mierīgāki. Šī varētu būt tā zelta frāze, kur es jums iesaku. Jo šī frāze, ko viņa dara? Ko tā dara? Tā parādīs cieņu un vienlaikus ļaus jums sargāt, saglabāt savu mieru. Miers ir viena no galvenajām atslēgām jūsu veselībai. Tāpēc tas ir ilgtermiņa ieguldījums jūsos pašos. Un visbeidzot, ir ļoti svarīgi, ka jūs atrodat. Negaidiet, ka tas notiks pats no sevis. Atrodiet, meklējiet, ja neesat vēl atraduši. Vismaz vienu drošības personu, drošo cilvēku jūsu darba vietā. Tas ir kolēģis vai kolēģe, ar kuru jūs varat izrunāties stresa situācijās, nebaidoties no pārmetumiem, no vērtējuma, no sūdzībām vadībai. Tas ir uzticams cilvēks. Cilvēks, kuru jūs cienat un kurš ciena jūs. Šis paņēmiens ļauj jums nekrāt negatīvās emocijas un saglabāt līdzsvaru. Un tādēļ es iesaku to izmantot. Atcerēsimies, jo mēs nevaram kontrolēt to, ko mums pasaka citi. Ir sevišķi, ja to ir izraisījusi frustrācija. Bet mēs varam kontrolēt to, kā mēs paskatāmies uz lietām, kā mēs kontrolējam savu reakciju. Labi, piekrītu, ne 100% visos gadījumos, bet, es teiktu, 90% gadījumos noteikti, jā, lielākajā daļā gadījumu. Un tieši tā ir mūsu vislielākā brīvība, ka mēs varam izvēlēties, rīkoties paši un rīkoties piemērotāk. Kad bērni mums manipulē ar saviem vecākiem, bet vecāki izvēlas sūdzēties vadībai, svarīgākais vienmēr tādos brīžos ir saglabāt konkrētu kārtību, struktūru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es iesaku tātad vispirms vienmēr precīzi, konkrēti dokumentēt notikušo situāciju. Tas pieprasa īsi pierakstīt to, kas tieši notika stundā, kā jūs kā skolotājs reaģējāt, un kādi konkrēti bija rezultāti. Jo precīzāk, detalizētāk, jo labāk. Kāpēc tas ir svarīgi? Pat ja jūs neiesniedzat to uzrakstīto dokumentu, sauksim to tā, kādam citam. Tas ir svarīgi tādēļ, ka šāda veida pieraksts stiprinās jūsos pārliecību un būs kā jūsu pozīcijas aizstāvis, ja gadījumā radīsies kādi pārmetumi. Ievērojiet, ka jāņem vērā ir pamatprincipi kopumā, nevis jāizrauj no konteksta tikai viens. Jo, ja izmantosiet tikai vienu, tas var nebūt pietiekami efektīvs. Tāpēc dosimies tālāk pie otrā soļa. Un ir svarīgi ņemt vērā, ka ir būtiski komunicēt ar vecākiem tikai caur konkrētu kanālu, tā teikt, par kuru jūs esat iepriekš vienojušies. Tad, piemēram, izvēlēties, nospraudiet konkrētu metodi. Vai nu tā ir komunikācija, teiksim, e-klasē, vai tā ir oficiāla tikšanās, tā nav saruna, nejauša saruna koridorā.
Es nerunāju par brīžiem, kad ir kaut kādas vienkāršas sadzīves, pozitīvas, uzsvars ir uz pozitīvas sarunas ar vecākiem. Tur viss ir kārtībā, runājiet koridorā, gaitenī, skolas pagalmā. Nu, kā jums gadās tā situācija? Ja? Es runāju par spriedzes tipa situācijām, par stresa situācijām, par konfliktiem briestošiem. Tad noteikti jāvēlas pēc konkrētas metodas, nevis gadījuma situācijā. Un, ja tā gadās gaiteņa situācija, piedāvājiet oficiāli tikšanos un netiekaties, nekomunicējiet turmāk, kamēr nav panākta vienošanās par šādu tikšanos. Tas ir svarīgi. Vecākiem arī ir svarīgi respektēt, ka skolā ir savi noteikumi. Ja jūs esat skolas vadības pārstāvi, es ieteiktu skolas iekšējos kārtības noteikumos to atrunāt precīzi, protams, iepriekš vienojoties ar visiem pedagogiem. Tas ļoti noderēs, ja tas būs konkrēti atrunāts, un ja tas vēl nav izdarīts, noteikti iesaku to izdarīt. Tas palīdzēs saglabāt robežas un arī pasargās no lieka emocionāla spiediena. Trešais pamatprincips, uz kuru ir jābalstās. Ir jābalstās uz konkrētiem faktiem, nevis emocijām. Kad jūs kā pedagogi runājat ar vecākiem, fokusējieties uz to, ka aprakstiet tikai novēroto uzvedību. Nesakiet tādas frāzes, kā, piemēram, viņš vienmēr ir neaudzināts, bet runājiet konkrēti par rīcību. Piemēram, šodien stundā jūsu bērns 3 reizes pārtrauca klasi ar skaļiem izsaucieniem. Uzmanieties arī no tā, lai jūsu tonis nebūtu negatīvs. Ja? Vienkārši konstatējiet to kā faktu. Tas ir fakts. Tas notika. Neiekrāsojiet to intuitīvi kaut kādā negatīvā izteiksmē, lai vecāks nepārprot. Jā. Jūsu mērķis nav uzbrukt. Jūsu mērķis ir vienkārši nosaukt, kas tieši notika konkrēti fakti. Šāda veida komunikācija samazinās aizstāvības šo pretreakciju un radīs drošu pamatu konkrētai sadarbībai, konkrētam risinājumam. Bet, protams, var būt gadījumi, kad jums ir tādi vecāki, kuriem varbūt pašiem, tā teikt, būtu jāvēršās pie kāda, teiksim, psihologa palīdzības, jā, lai neteiktu vairāk. Un ir tādi vecāki, kuri vienkārši grib uzbrukt. Bet pat tādos gadījumos saglabājiet mieru, atbildiet, piemēram, esmu gatavs vai gatava sniegt visu nepieciešamo informāciju, lai palīdzētu atrisināt šo situāciju. Tam līdzīgas frāzes radīs atvērtību, un vienlaikus jūs panāksiet to, ka tiek saglabāta profesionāla attieksme. Nejaujiet sev kāpt uz galvas, citādāk sakot, ja? Bet arī neuzbruciet vecākiem. Radiet pārliecību vecākos, ka jums var uzticēties un ka jūs esat cieņpilni, pārliecināti un rīcības spējīgi. Un visbeidzot, protams, neaizmirsīsim, ka mēs neesam šādās situācijās vieni. Ja konflikts tiešām attīstās un ar šiem pamatprincipiem jums netiekat galā, noteikti vērsieties pie skolas vadības. Skolas vadības pārstāvjums ar citu par to maksā. Tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kāpēc skolas vadība vispār pastāv, lai tādās situācijās, kas jau ir pastiprinātas, risinātu konfliktus. Un tas varbūt arī atbalsta personāls, ja skolai tāds ir, pie kā jūs vēršaties. Atgādināšu, skatīsimies uz to tā, ka tā nav vājuma pazīme, tā ir profesionāla darba kultūras sastāvdaļa. Tad atcerēsimies. Skaidri pierakstīsim notikušo, runāsim mierīgi, tad izmantosim mierīgu toni, intonāciju, ievērosim profesionālu distanci, jo tieši tā ir jūsu drošākā aizsardzība. Un vēlos arī ar jums parunāt par vēl vienu būtisku jautājumu. Tad, ko darīt tad, kad apkārt ir negatīvas emocijas? Un pirmā no lietām, kuru es varu uzreiz piebilst, tad svarīgi ir tajā brīdī apzināti iemācīties un izmantot, protams, to, ka jūs apzināti izvēlaties konkrētu fokusu. Tātad mēs nevaram kontrolēt visu, mēs nevaram kontrolēt to, ko saka sabiedrība vai kolēģi un tā tālāk, bet mēs varam kontrolēt, un tā ir izējas pozīcija, kam tieši mēs pievēršam mūsu uzmanību. Un pirmais solis ir ierobežot
negatīvu avotu daudzumu. Jo vairāk ir šo avoti, jo vairāk mūsos tiek izraisīts pastiprināts stress. Tāpēc tas noteikti ir jāsamazina. Nepavadīsim pārāk ilgu laiku sociālajos tīklos vai, teiksim, sarunās, kurās dominē pelšana, sūdzības, negatīva kritika un tam līdzīgi. Tā vietā mērķiecīgi meklēsim, mērķiecīgi izvēlēsimies informāciju, kas ir uzticama, ja mēs runājam par mediju vidi, kas mūs stiprina, iedvesmo, nevis attīsta mūsos, pastiprina mūsos vēl vairāk stresu. Bet, ja vajag lasīt stresainas ziņas, piemēram, stresu uzdzinošas ziņas, ja, tad nosprožam konkrētu laiku, teiksim, reizi nedēļā, es pārskatīšu ziņas, veltīšu tam stundu, piemēram, bet neskatāmies ik pēc mācību stundas, ja, jo tas tiešām var pastiprināt jūsos stresu un izraisīt pat ilgstošu, jeb kronisku stresu, un no tā izriet ļoti daudz negatīvas lietas, ja, par kurām mēs runājam mūsu mācību platformā Teach Inspire, mācot par to, cik stress patiesībā ir bīstams. Bet ir svarīgi arī katru dienu pierakstīt 3 lietas, kas mums izdevās. Tātad iepriekš runāju par to, ka ir būtiski pierakstīt mūsu dienas grāmatā, kas mums, teiksim, ir iepriecinājis tajā dienā, bet ir vērts arī piefiksēt, kas mums tiešām ir izdevies. Tas var būt kaut kāds mazs iepriecinošs gadījums, tas var būt ļoti dažādas lietas, un galvenais, ka tam jābūt arī izjūt no jūsu personības. Kas tieši jūs iepriecināja, kas tieši jums izdevās, jo katram cilvēkam tas var būt mazliet citādāk. Tieši šis pārvedums ļaus jums, tā teikt, tālēļ sekot, saredzēt gaismu arī tad, kad apkārt, varbūt ir tāds mazliet uz to brīdi tumšāks, tā teikt, negaisa mākoņu radīts fons. Tad arī ir svarīgi atrast līdzsvaru starp savu prātu un starp savu ķermeni. Un, lai to izdarītu, kā iepriekš teicu, atgādināšu vēlreiz, te nodaru īsi vingrinājumi, pastaigas, man, piemēram, patīk doties dabā nūjot, vai tā varbūt arī vienkārši dziļa elpošana, kas palīdz atbrīvoties no ārējās spriedzes un spiediena. Ja mēs rūpējamies par savu ķermeni, tad arī prāts kļūst mierīgāks. Citādāk sakot, izējas pozīcija uz satrauktu prātu, stresu pilnu prātu ir caur mūsu ķermeni. Ja jums ir jautājums, ko man darīt ar mani satraukto prātu, tad man ir pretjautājums jums, ko jūs dariet, lai palīdzētu savam ķermenim. Un vēl viens princips. Meklējiet pozitīvus cilvēkus sev apkārt, veidojiet ap sevi pozitīvu vidi, arī klases telpu iekārtojiet tā, lai tā būtu iedvesmojoša, mierpilna, lai tā veicinātu pozitīvas izpausmes. Pat viens uzticams, atbalstošs kolēģis var būt pietiekami spēcīgs, lai līdzsvarotu visus tos citus pesimistus, teiksim tā. Bet jums vajag nebūt vieniem, bet atrast šo savu uzticamības personu. Nejaujieties tādam vispārējam tonim, bet mērķiecīgi, apzināti centieties pieturēties pie sava tādu optimisma veicinošā cilvēku loka, cik vien tas jums ir iespējams. Un atgādiniet sev, kāpēc jūs vispār dariet šo darbu, bet sevišķi jūs strādājat ilgstoši. Jā, tad jūs jau varbūt vairākus gadus esat pedagogi. Un tad jautājums, kāpēc jūs ar to nodarbojaties? Jūs taču varētu arī varbūt kaut ko citu darīt. Jā? Es jūs nerosinu pamest darbu, es jums rosinu uzdot priekš sevis jautājumu, kas ir tas jūsu motivācijas pamats? Jo izglītība nav tikai rūpes par tādām ikdienišķām problēmām un to risināšanu. Izglītība manā skatījumā ir kā tāda platforma, kas jums ļauj ietekmēt nākotni, iedvesmot jaunus cilvēkus. Piemēram, es zinu, ka mana atslēga ir tāda, ka man patīk redzēt, ka citiem izdodas, viņi kaut ko iemācās, un ka viņi atklāja savu to iekšējo potenciālu. Un tas ir viens no tiem galvenajiem iemesliem, kāpēc es vispār veltu laiku un organizēju Teach Inspire mācību platformu un arī šādas nodarbības. Atcerēsimies, optimismu mēs nevaram pieprasīt no citiem. Mēs pat nevaram īsti to sagaidīt, ka citi mums to dos. Tas ir mūsu paša ikdienas lēmums meklēt optimismu.
Bet ja mēs sevi optimistiski uzlādēsim, tas iedvesmos arī citus, iedvesmos apkārtējos cilvēkus. Skolotāja spēks neslēpjas tajā, ka viņš izdara visu. Spēks ir tajā, ka viņš prot saglabāt mieru un, kad nepieciešams, noteikt robežas pat tad, ja tas ir grūti. Šajā nodarbībā mēs mācījāmies, kā atrisināt dažādas stresa situācijas un saglabāt iedvesmu ikdienas. Kā būtu, ja šie vienkāršie paņēmieni, šie resursi kļūtu par jūsu ikdienu? Jūs kļūtu mierīgāki, līdzsvarotāki, enerģiskāki, un tādējādi skolēnus aizrautu jūsu pārliecība. Tad es aicinu, izvēlieties vismaz vienu paņēmienu, par kuru jums stāstīju, vienu konkrētu soli, kuru izmēģiniet jau tagad vai vēlākais rīt. Un pierakstiet arī vienu pozitīvu ideju vai varbūt sajūtu, ko guvāt no šīs nodarbības. Atcerieties, skolēni izjūt jūsu pārliecību un mieru. Kad jūs rūpējaties par sevi, jūs spējat pārliecināt un motivēt arī viņus.